vai septembris man bija, it kā es būtu iecelts par karali, bet pēc tam vēlāk es sapratu, ka nav nemaz tik forši, bet tomēr man patīk iet skolā. Es ļoti labi atceros gāju ar tēvu uz skolu, kad mēs gājām zapucējušies baltā krēklā un uzvalciņā jaunā. Es vairāk izjūtu tā kā tādu svētku noskaņu. Es mācījos Māpils, tad viņas saucās 8-gadīgā skola. Mācības notika vecajā skolas mājā, kas tika kurināts ar malku ziemā. Mēs neskaldījām viņu, bet mēs bijām tie, kas viņu nesa iekšā un kurināja arī. Es izcēlos savu klases biedru vidū ar ļoti īsu frizūru. Tad laikā bija nākuši jau gariem māti modē. Tagad uzzināju vēlāk, ko man šī klase bija domāja par manīm. Viņi bija tā domājuši par manīm, padomājuši, ka es esmu tāds vairāk tā krimināli ievirzi, ka manīm jāuzmanās no manīm. Pirmajā klasē izlēmu, ka man ir kārtīgi jāsapucējas. Tolaik jau nebija daudz iespēju to darīt, bet mammai mājās bija sarkana nagu laka. Man bija ļoti skaisti, koši sarkani nagi. Tā bija arī pirmā reize, kad es nokļuvu pie skolas direktora, jau pašā skolas sākumā. Bērndārzā bija baigi daudz bērnu, un es tur ieguvu daudz vairāk draugus. Skolā bija grūtāk dabūt draugus, bet vismaz es izdarīju, jo es nekad nepadodos. Tu esi varonis? Jā, gandrīz. Kur tu mācīsies? Kad pēc 12. klases. Jā. To es izdomāšu 11. klasē. Tas jau noteikti vairs pie tevis nedzīvošu. Es noteikti jau tevi neredzēšu vairs. Vai tev būs jāmācās, tagad tu būsi beidzis skolu? Man Gatis teica, mans lielais brālis, ka ir un tāpēc tam būs jāmācās kaut kāda viena liela lieta, ko tu ļoti vēlies. Piemēram, tu izvēlējies būt par muzikantu. Profesija būs jāmācās. Jā, viena no tā, un tagad tu viņu izpildi pavisam, tad tu pavisam esi brīvs, tu visu tev nav jāmācās. Ģitāra aizņem diezgan daudz laika, tāpēc tik daudz laika nebija mācībām. Nebija iespēja spēlēt ar īsiem matiem. Ģitāra taču neskaņa, tev ir īsi mati 80. gados. Un tad bija tāda liela saruna skolotājiem, ka izvēlies vai mati vai ģitāru. Cik mēs tomēr pionieri bijām, un tad es nometā pieteicos par taurētāju. Labākais pionieru taurētājs es biju. Visā pilsētā labākais es biju taurētājs. Tas arī bija pirmajā klasē. Likās, ka vajag mazliet kaut kādu gaismienes klasē, un speciāli no mājas šim mērķim bija paņēmusi līdz mazu spogulīti. Un tad klasē ienāca mazs saules zaķītis. Un tā, laikam, bija otrā reize, kad es nokļuvu pie skolas direktora. Tagad es dzīvoju Jēkabpilī, tur blakus tecēja upe Daugava. Un tad, kad bija ziema, tā upe aizsala. Bet vietām neaizsala. Tad mēs stundu starplaikos skarējām uz to upi un pa ledu staigājām, kamēr ielūzām ūdenī. Daži no mums ielūza. Mēs viņam blakām un izrāvām viņu ārā no ūdens. Un viss bija kārtībā, neviens to nelūdzīja. Tur nebija dziļums? Bija dziļš. Mēs vecāko brāli Jānu gājām uz skolu, bija, protams, nokavējuši. Svīta tā kā gaismiņa, tāds sarkana tā gaismiņa, un uz ceļa stāvēja vilks. Ar to asti, kas šitā, te nevis šitā, kā, bet šitā. Viņš skatījās un ieskatījās man acīs. Un Jānis teica, ejam lēnām, bet ejam, neapstājamies, ejam, un mēs gājām garām. Es atceros viņa acis skatu. Tā ir lietas, ko nevar aizmirst.